Tātad, romiešiem 5:10. Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņa dēlu nāvei, cik daudz vairāk salīdzināti būdam, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Tas ir interesanti, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Domāšanas veids atkal, ja, kas nāk uz Bībeles skolu, mēs esam jau iemācījušies to, ka tiksim izglābti un tika izglābti. Tas ir tas, par ko iet runa. Bet turpat viņš saka 11, bet tās vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad jau, šis ir tagadne, nevis nākotne tiksim izglābti, bet jau tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Tātad faktiski atkal tiekam izglābti, tiekam salīdzināti, tiekam ienesti debesu valstī. Viss punkts. Tas ir darīta forma. Tad, ja pirms tam vienā teikumā viņš saka, tiksim izglābti, tad, diemžēl, mēs domājam uz priekšu. Nē, zinot Jeruzalemes stāstu, mēs zinām, ka tas ir pabeigts darbs, Jēzus ir pabeigts savu darbu. Bet nākošais teikums apstiprina to, ka mēs esam pielīdzināti, mēs esam salīdzināti, mēs esam sakārtoti. Neko jūs vairāk ar to nevarat izdarīt. Piedodiet. Esiet tajā, sākiet dzīvot un sludiniet to, un tā ir tā zīme, par ko Galatiešiem mēs runājam pagājušo reizi, un aizpagājušajā reizi pieskāros, ka sludiniet labo vēsti. Sludiniet labo vēsti. Protams, tas nav pienākums iet un darīt to kaut kādā formā, kas nav jums komfortabli, bet jūs runājat ar cilvēku, un jūs jūtiet, ka viņš dzen tunelī. Cevišķi parasti tie cilvēki, kuri apmeklē kaut kādu draudzi vai kaut ko palasījuši vai kā. Jūs redzējat, ka tur nav izējas. Sludiniet labo vēsti. Sludiniet, ka Dievs ir labs, sludiniet, ka Jēzus ir uzvarētājs, ka darbs ir pabeigts. Un jūs redzējat, ka māca kaut kādas lietas jūsu. Ir pat citreiz tik neērti savam draugam pateikt, klausies. Nav gluži kā tas sāk, kā tu domā. Nav gluži kā. Un es tev parādīšu, šeit, kur ir rakstīts savādāk. Un tev ir jāiet tajā zonā iekšā, tu vienkārši saki, klausies, Dievs tev mīl, visi kārtībā, tu esi pieņemts uz priekšu. Un tā, ar mūsu kopējo draugu arī man šīs sarunas ir. Es viņam nenogurdinoši, man ir draugs, kurš bija apmeklējis arī mūsu draudzi, viņš ir vairāk klasisks, gnosticiski noskaņots cilvēks, un mēs viņu katru reizi gadu garumā mēs runājām, un es visu laiku sludinu labo vēsti, kad es zinu, ka vienīgais, ko Jēzus man ir atstājis, tas ir sludināt labo vēsti, nevis sludināt dogmu kaut kādu. Dogma pēc būtības nav slikts vārds, bet dogma ir domāšanas struktūra, bet to dogmu, kas nes uz grēcīgumu cilvēku, to es sludināt vairāk negribas. To es negribu. Un tāpēc es sludinu dogmu, kas nes uz dzīvi. Punkts. Tas ir, kā jums ir jādzīvo. Ir šīs situācijas. Tā rakstu vieta, kas saka, ka visu pateicieties. Mēs nepateicamies par ļauno, mēs nepateicamies par slikto. Tas ir atkal reliģijos uzskats. Tā rakstu vieta saka, ka jūs pateicieties par to rezultātu, kāds būs. Par to jūs pateicieties. Bet jūs nepateicieties, Dievs man atkal uzlika lielu pārbaudījumu, es tur saslimu, vai man reku mašīna saplīs, un reku man tagad būs šitā. Nē, tā rakstu vieta tā nav domā. Viņi tā nestrādā. Tāpēc mums ir kristiešiem tāda tendence, ka mēs pievelkam rakstu vietas, vai mēs viņus formējam tā, kā mums ir kaut kāda ticības koncepcija. Mēs pēc savas ticības tā arī nesaņemam. Ja? Es gribēju arī par to, teiksim, ja mēs ieslēdzamies, mēs sakam lūkšanu par kādu slimnieku. Mēs lūdzām par slimnieku. Es zinu, ka laba liecība draudzei, jo tam puisītim, kam bija 17 gadi, viņam bija nopietnas problēmas, es tikai šodien sapratu to, ko tu visu stāstīji. Es zinu, es lūdzu, es zinu, ka mēs lūdzām, es zinu, ka jūs lūdzāt, bet tās detaļas, tā lieta ir trakas. Ja? Man es vienkārši teikt, ka jūs lūdziet, ka mūsu draudze lūdz, es jau kuru reizi redzu, es burtiski, saku, mūsu draudze lūdz, mājas draudze lūdz. Notiek lietas. Dzirdiet? Viss notiek, jūsu lūkšanas ir aktīvas, viņas ir dzīves. Tas ir galvenais. Tā nav vienkārši regulārs, just pray. Svētī mani brāli, svētī mani māsa.
Tas nav tieši tā. Tas nav rituāls, tas nav just regulārs. Mēs patiešām tas notiek. Un tāpēc lūk, par kādu arī tas ir tavas sirds, tavas dedication, latviski jārunā. Lanka citātāk pieskarsies. Tā ir tava nodošanās, ja? Un ja mēs lūdzam, un mēs bam, ir. Un es varētu kā piemēru pateikt, ja jau šinī mēs iebraucam tēmā, kad kā mēs redzam, kā Jēzus dziedināja cilvēkus. Kā tas notika? Pirmais, kas notika, bija viņa līdzjūtība. Tas pirmais, kas cilvēkā nostrādā, tev ir līdzjūtība vai tev nav. Ja tev ieslēdzās pienākums, viņš nestrādās. Tev lūkšana nestrādās. Bet ja tev ir līdzjūtība, tad tā lūkšana strādās. Tas ir, jo līdzjūtība plus, es te runāšu formulā, ja? Jūtiet, ka līdzjūtība plus tavs jau tas, ka tu vari, ka tu zini, viņš strādās. Un tāpēc tas ir pirmais, nākošais. Ja mēs esam iestartējuši fokusēties kaut kādā lietā, tad mēs ticam kopā. Tā kā tu te ļoti skaisti pateici sākumā. Mēs ejam vienā virzienā. Un mēs nepadodamies. Mēs ejam līdz galam. Mēs ejam līdz rezultātam. Varbūt, kas ir pieredzējis, kas manī, ka mēs sarakstamies tev jālas par lietas tev prasu, un kā tev ir? Ir izmaiņas, ir izmaiņas, ir izmaiņas, ir izmaiņas. Bieži vien es apnīku. Davai, es gribu dzirdēt. Jā. Es gribu dzirdēt, tev ir izmaiņas, es pa tevi lūdzu, tev pa slimību vai pa darbu vai pa ko. Meču, mēs nespēlējamies, mēs ejam līdz galam. Un ja mēs fokusējamies kā draudzi, mēs ejam līdz galam. Un nav nosodījuma nekāda, vienkārši mēs, tie, kas ir tajā ierindā, vienkārši iet uz priekšu, viss aiziet, mierīgi, čopam tālāk. Kamēr ir uzvaru, kamēr mēs saņemam pilnu uzvaru. Varbūt pirmo reizi aklais nesāk redzēt. Varbūt ar 5. reizi viņš sāk redzēt. Ja? Tas ir tātad līdzjūtība, ir tas tā pastāvība, un tas pienākums ir tikai tad, kad jau tu zini, kā tas strādā. Bet tā līdzjūtība ir pirmā. Jā, tas ir Jēzus darbs, tas ir tas, kā viņš to darīja. Es to ļoti skatījos. Īstenībā arī par to runā gan Džons Džilēks, kad par to runāja 50. gados. Daudzi par to runā. Tas tieši ir tā sirds pozīcija. Jo pati tāda mantras skaitīšana neko nav. 11. romiešiem. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu un 12. tātad. Kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku, nāve, jā, burtiski cilvēki sāka mirt pēc viņa grēka. Nāve ienāca. Saīsināja cilvēku mūžu. Tā visa cilvēka dzīvē ienākusi nāve, jo visi ir grēkojuši līdz ar viņu. Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzināja. Tagad tas, ko es jums teicu pagājušreiz, Ābrahamam nebija nekāda bauslība. Viņš neticēja ne Bībelē, ne viņš lasīja Bībeli. Mūzes arī nezināja apostoļu Pāvila vēstules. Ja? Tas ir baigi jāsaprot. Un bauslības arī nebija, jo tikai Mūzes saņēma 10 baušas. Tā visa tā spējama ir daudz plašāk. Domājot dziļāk, domājot plašāk. Bet grēku nepielīdzināja, jo nav bauslības. 14. Bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mozum par tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis ir nākamais Ādama pirmtājs. Tagad. Šodien mans vārds ir tulkots vārds no angļu vārda reconciliation. Un tas ir, par ko es gribu runāt. Un viss, par ko es šodien runāšu, ir tajā virzienā. Un tas ir tas vārds, ko mēs bieži sakam, kad mēs satiekam Jēzu, mēs satiekam Kristu, un tad mēs sakam, manai dzīvē jāmainās, manai dzīvē jāmainās, manai dzīve mainās. Un tā konstrukcija
ir tāda, kad tas, ko jūs dzirdiet, tas, ko mēs daudz sludinām, tad to sauc par universālismu, bet ar Kristu. Un tas, kad mēs sakam universālismu, mēs sakam, kā es tikko lasīju rakstu vietu, viņš saka, pa visu pasauli Jēzus ir bijis pietiekams. Viņš ir samaksājis un paņems visu pasauli iekšā. Un viņš neprasa jums atļauju. Ja? Viņš neliek jums uz ceļiem rāpties uz augšu. Viņš neliek jums tiekties pie Dieva, bet viņš reprezentē Dieva mīlestību tavā dzīvē. Viņš reprezentē pirmais, kā stiprākais, nābalāta vājāko, kā stiprākais. Viņš izrauja no lauvas midzeņa vājāko jaitiņu, un viņš viņu glāba. Punkt. Tā ir Dieva konstrukcija, tā ir Dieva tevišķība. Jūs iedomājaties ģimeni, jūs iedomājaties savu bērnu, jūs iedomājaties sevi tajā pozā, ka jūs glābiet savu mazo bērnu. Jūs neprasiet no mazā bērna, lai viņš pierāda jums, vai jebko dara, lai aktivētu jūsu iesaisti. Jūs vienkārši ziniet, ka mīloši vecāki, vai vīrs, vai sieva, ģimene, vai draugi, viņiem 2 reizes nav jāsaka, viņš ir problēma, vienkārši aiziet, bum, viņš ir klāt. Un tā ir norma, un ja tā nav, tad ir lieli jautājumi, un parasti jautājumi paceļās. Ja, tas ir normāls domāšanas veids. Un tad, kad mēs runājam par to, tad kaut kur Jēzus, viņš tā kā, viņam parādās tāds dažādas lomas, un tas, ko es šodien gribētu iztīrīt, reconciliation vārdu, dažādi tulkojumi tam vārdam, bet viens, kas ir svarīgi. Es gribu, lai jūsu apziņā būtu tas, ka Jēzus, viņš nebija neparādījās jaunajā derībā, kad viņš runā ar saviem mācekļiem, vai viņš neparādījās, kur mēs par viņu mācāmies. Vai viņš neparādījās kaut kur vecā derībā, kur mēs nojaušam, kad ir par viņu runāts. Bet Jēzus, viņš ir visas pasaules tēvs, viņai radījis visu. Un mēs, kad pielīdzinām Jēzu pat Ādamam, mēs tā kā domājam, ka Jēzus tā kā mūs ved, kā lai pasaka, Jēzus paņēma visu universu. Viņš paņēma nevis tikai zemi, Latviju, teritoriju kaut kādu vai vienu cilvēku kopumu, bet viņš paņēma visu savu radību, ko viņš ir radījis. Viņš savāc mājās. Tas milzīgā mīlestība, mūsu iespējamība dzīvot pārdabiskā vidē ir tik ļoti realistiska, ka viņi daudz spēj, Dievs ir daudz tuvāk nekā jūs variet iedomāties. Jēzus svētais gars ir daudz tuvāk nekā jūs spējat ar acīm saskatīt. Viņš patiesībā ir jūsos, bet šīs sienas, šī zeme, šie cilvēki, viņi ir ārpus jums. Svētais gars, Jēzus ir jūsos. Tu nevari iebāzt kaut ko vēl iekšā. Ja tev ir Jēzus, tu nevari vēl Jēzu iebāzt sevi iekšā. Tev nav tas jādara. Un tā ir tā kļūda, ko mēs bieži vien kristieši savā konstrukcijā, lūkšanas, sarunas, kaut kādā būvniecībā pielāžam. Mums ir jāsaprot, ka Jēzus bija sākums. Viņš ir alfa un omega. Ja? Mēs zinām to raksturiet, mēs pat tā viņu traktējam, bet viņš ir pirms Ādama. Tagad, kā jūs domājat? Mēs zinām, ka, ko tu sēsi, to tu pļausi, piemēram, ja tā raksturvieta. Tā nav, redz, vai ne? Un tā raksturvieta uzreiz tā, hop, tātad ļaunu sēsi, ļaunu pļausi, ja? Tā mēs domājam. Bet patiesībā Jēzus daudz normālāk runā par šo vietu. Viņš nerunāja tik šauri, kā mums Scofield domāšanas veids var. Šis te mūsu domāšanas veids patiesībā, šī raksturvieta mūs aizved vecajā derībā. Jo es tev saku, ko tu sēsi, to tu pļausi, tad es saku zobs pret zobu un acis pret aci. Tāpēc Jēzus to nevarēja mācīt. Viņš tādas muļķības nemācīja cilvēkiem. Bet, ja mēs esam Dieva radība, viņš saka, ka katrs veidojās pēc tā, kas mēs esam. Vairākas līdzības, piemēram, viņš saka, es esmu vīnogulājs, jūs esiet zari. Kas ar jūs tādi esiet? Jūs esiet tas pats, kas esmu. Smilga laukā rada smilgu. Banānkoks, ja tāds ir, rada banānus. Okay? Saprotiet?
Un tad Tēvs saka, ka es jūs radīju pēc savas līdzības. Jūs radīju pēc savas līdzības. Jūs nevariet būt nekas cits kā Dievs. Saprotiet? Tā ir doma. Un es gribētu, lai mēs to saprotam, tāpēc, ka tad, kad mēs skatāmies uz sevi spogulī vai savās situācijās, mums ir jāsaprot, cik ļoti mēs esam Dievs. Cik ļoti mēs nesam to asinsgrupu, cik ļoti mēs nesam šo te uzvārdu, cik kādi mēs esam. Un izejot no tā, cik daudz mums ir iespēja, kāda mums ir vara. Un tad, kad mēs apskatāmies uz savu dzīvi, un mēs izvēlamies vairāk reliģiozas konstrukcijas dogmas dzīvot kaut kur, tāpēc, ka kāds teica, ka kaut kas, tā ir vietā, lai mēs izvēlētos būt viņa klātbūtnē. Būt viņa klātbūtnē, nest viņa spēku, nest viņa zināšanas, iepazīt uz zemes tagad, šeit, tagad. Iepazīt, ko man darīt, kā man dzīvot produktīvi, kā man iet garā, kā man kustēties, kā man redzēt, kā man dzirdēt, kur man aiztaisīt muti galu beigās. Un tā tālāk, te vietā mēs apmainām vienkārši ar reliģioziem spriedolējumiem par tādu Dievu, kādu nekad Jēzus reprezentēs. Reprezentēja viņš mums dzīvi Dievu. Runājam mēs par mirušanu. Runājam mēs par bauslību. Runājam mēs par bauslību, par vainas apziņu. Mēs kristieši ir jāatkačā gadu desmitiem no caur coachingu kristīgu, es nezinu, kas mums te ir tie sozismiem, ozismiem, lūkšanām, soakingiem, tāpēc, ka nepietiek, ka tev ikdienu presingo, tev vēl sistemām presingo. Ja? Nē. Dzīvo ar pilnu dzīvi, dzīvo Kristu. Un tas, kas tev jāiemācās, ir klātbūtne. Pirmais. Klātbūtne ir dažādas atmosfēra, tas, ko mēs lūdzām par tevi, Kristi. Redziet, ir šeit ir mājas, šeit ir komforta zona, šeit mums skan mūzika, un šeit patiesībā šeit ik pa laikam ir brīnumu gaisotne, garīgi. Šeit ik pa laikam, viņa nav šeit vienmēr. Šeit ir pieejams tavs brīnums. Tu nāc uz draudzi, un tu nāc pēc savu brīnumu, viņš ir pieejams vienmēr. Bet dažas reizes šeit gaisā ir atmosfēra. Un tā atmosfēra ir tāda, ka te notiks tagad, tikai vajag paņemt. Bet viņai ir jāiemācās saļust. Viņa ir jāiemācās, viņa ir te. Viņa ir te. Un tāpēc vispār ir tas, ko mēs saucam par pielūgsmes mūziku, vai par gaisotni, vai mēs saucam par pravietiska mūzika, vai pielūgsmes mūzika, vai tā ir slavēšanas mūzika, un tā pat levīti baznīcās ar savu jau leidu uzlikuši, ka tas ir, jau nolieklots, kā ir pareizi. Es gribu padalīties pēc idejas, man vispār citie forma, piemēram, man nav nekāda problēma sludināt evaņģēliju, pilnīgā troksnī, te var skraidīt bērni, jūs te variet braustīties, var tirgus laukumā atrasties, bet tās būs cits garš, tas būs svētais garš, bet tam būs cita garša. Jūsu nav jāglābj, ja vienīgi no jums pašiem, jūsu nav jāglābj, bet ja mēs runātu ārā, tur kriminālā vidē, man būtu pilnīgi vienalga. Kāda mūzika, kā tu esi ģērbies, kā tu esi atnācis uz draudzi un tā. Es alegorizēju, ja? Salīt līdzībās runāju. Bet es zinu, ka es vienkārši mauktu savu mesiģu un es ķertos tev pie rīklas un teiktu, ka Dievs ir dzīves, viss punkts, dzīvo. Šeit nav tās atmosfēras, viņi ir citādāk, viņi ir brīvi, viņi ir gai, viņi ir mājas, viņi ir komfortabli, mēs šeit nākam, bet šeit ir ik pa laikam brīnuma atmosfēra. Un tas ir priekš jums. Tas ir priekš mums, arī priekš manis. Arī man ir savas cīņas, kuras es izēju ikdienā, gan veselības izēju savus uzvarus paņem, gan finansiālas paņem savus uzvarus, gan arī burtiski parastas lietas, garstāvoklis. Ir jāsavāc sevi rokās, vienkārši mogurums vai kaut kā. Bet es to ņemu šeit, es ņemu Dievot. Tāpēc mums ir šeit uz zemes jāiemācās pārslēgt šī te un sajust, kur mēs atrodamies, kas notiek. Tā ir jūt, tā ir sirds jūtība. Okay? Ja mēs lūdzam par slimnieku, ja mums ir vajadzīga līdzjūtība.
Ja mēs lūdzam situāciju, mums ir līdzjūtīgi. Šeit mēs arī varam skatīties tādā rakstā. Tas ir Dieva raksturs. Reconciliation, samierināšanās. Ja runa ir par attiecību atjaunošanu, kad mēs runām ar romiešiem 10, 8, 9, 10, ko mēs mācījāmies Bībeles skolā, tā nav tā raksta vieta, viņi netraktējās tā, ka es ar pantiņu noskaitīšanu kļūstu vai piedzimstu no augšas, bet tas nozīmē, kad es atzīmstu, saprotu, notiek šī te metanoja, un man izveidojās vārds samierināšanās ar tēvu. Patiesībā. Tēvs samierina ar mani caur Jēzu. Tas ir dziļākas attiecības. Saprotiet, tas ir kaut kas vairāk. Otrs, saskaņošana. Trešais, izlīgums. Izlīgums nav tev nepieciešams ar tēvu. Tev nav izlīgums nepieciešams ar tēvu. Izlīgums bija nepieciešams ebrejiem, balstīts uz derības. Uz Mūzes derības ar Dievu. Viņam bija vajadzīgs. Un šeit ir tas aspekts, ka mēs esam būdami. Pirmie būs pēdējie, pēdējie būs pirmie. Mēs būdami pēdējie, ne ebreji, esam ietrāpījuši pašā sirdī Dievam. Mēs esam atgriezti mājās. Un mums nav vajadzīga šī te samierināšanās, tāpēc, ka mums cilvēkam ir vajadzīga samierināšanās, jo bieži vien mēs sakam, mēs dažādu reliģiozu dogmu pēc jūtamies vainīgi Dievu priekšā. Bet mums ir jāsaprot, ka Dievam nav pretenzijas pret mums. Mums ir pretenzija pret mums. Man ir pretenzija pret tevi, tev pret manīm, es ne tā apskatījos, tu ne tā pateici, viss čau sāstas. Bet Dievam tēvam nav tādas lietas. Pretenzija varēja būt balstīta uz derības, un derības mums nebija. Derība bija mūzum. Mums ir vairākas derības, mēs mācījāmies Bībeles. Mēs zinām Ābrahāma derību, mēs zinām Noā derību, mēs zinām Mūzes derību, un mēs zinām Dāvida derību. Tikko 4 nosaucu cilvēki. Šīs katra derība piepildīja vai nepiepildīja kaut ko saistībā ar Dievu. Bet mēs esam iekļauti Jēzus derībā ar tēvu. Jēzus Kristus dēla derībā ar tēvu. Tā nav mūsu derība, bet mēs esam viņa īpašums. Mēs esam paņemti un būdami nekas, ne ebreji, nekas. Mēs esam paņemti un mīlestības dāvanā iekļauti tēva sirdī. Šajā derībā. Mūžīgajā derībā uz mūžīgo dzīvi, uz mūžīgo uzvaru, uz mūžīgo augšām celšanos un tā tālāk. Faktiski mēs nedrīkstam nolikt Ādamu augstāk par Jēzu. Viņš ir tur. Viņš ir gala sākums. Un par visu universu viņš ir paņēmis vienkārši pārvedis visus mūsu tēva sirdī atpakaļ. Punkts. Viss. Kā mēs dzīvojam. Ko mums universālistiem un predetistiem un kas mēs esam tie jocīgie visi, kas negrib iet uz baznīcu un pildīt bauslību. Ja? Kad mēs sakam, kas ir grēcīgums, kas ir grēks. Un kad es bieži saku, kas jūs esat grēcīgi vai svēti. Un es gribētu, lai katrs no šejienes, kas ienāk un iziet no šeit, saprot, ka viņš ir svēts. Jēzu Kristu. Punkts. Tad tur nav ko runāt vairāk. Tad viss ir pilnīgi skaidrs. Jūs esat svēti. Bet ko mums pārmet? Sāk pārmet tā. Cilvēks atnāk, viņam pasaka, tu esi svēts, tu esi debesīs, bet tava dzīve nemainās. Tu staigā uz to baznīcu, tu saka, ka tu esi baigies malacis, bet tu turpini dzīvot, tā dzīve neiet uz priekšu. Tad tas ir tas, ko es saku, un mēs bieži atceramies Pāvilu. Viņš saka to, ka viņi paši sevi soda. Cilvēks, kurš viņam nav šī te saskaņošana, izlīgums, atjaunošana vai samierināšanās viņa dzīvē ar Jēzu nav notikusi. Bet viņš ir pieņēmis to ideju, ka viņš ir iekļauts universāli dāvanā un dzīvībā. Jo tu jau ar to neko nevar izdarīt. Tas ir vienkārši pēc fakta noticis.
Ja tavā dzīvē nav šī te saskaņa ar Svēto garu, tad vienkārši nenotiek, tev nav konekta. Tu dzīvo pa vecam. Tu vienkārši aizies uz debesīm. Tas ir fakts ļoti labi. Bet tava dzīve, viņa nomuļāsies tāda, kāda viņa ir. Un jautājums ir te, vai tu gribi tojā dzīvē izmaiņas. Ja tu gribi viņā izmaiņas, tad sākam strādāt. Okay? Mēs strādāt tādā nozīmē, nevis strādāt. Nē, mēs sākam pētīt tās zonas, kur Svētais Gars ir aktīvs. Mēs sākam būt viņam. Ja tu man saki, ka, ja tu aiziet, kā saka, tā tēma, viņš iet uz to jauno draudzi, pārstāj strādāt, jo tic tikai, ka Dievs viņu svētīs, un alga kritīs, un viss. Tu nezini Dievu. Strādāt vajag. Tas ir labi tavam smadzenēm. Vai tev Dievs svētīs? Absolūti. Tev pat varbūt kā Elanai kritīs nauda no debesīm, ejot pa mēģi. Varbūt tevā kontā parādīsies miljonus. Bet vai tas atslēdz tavu darbu? Nē, tas ir nepieciešams. Tas ir vajadzīgs tavai konstrukcijai. Tu vienkārši paliksi tupsi, tu to nedarīsi. Tā ir draudzība cilvēkiem, tā ir saruna, tas ir meklēšana kontaktu, un tas ir vienkārši iestādīts no debesīm. Un agri vai vēlu tu gribēsi. Tu agri vai vēlu gribēsi attīstīties. Tu agri vai vēlu gribēsi piezvanīt savam čalam, tu vai pēc tam biznesu pietiks sevi. Atpūtos, paldies, man bija atpūtas laiks, ejam tālāk. Agri vai vēlu katram tā būs dzīvē. Tāpēc, ka Dievs vairo, tas ir Dieva raksturs, viņš attīstā. Ja tu man saki, ka aizjot garīgajā brīvībā, aizjot no grēka spiedienu vai, teiksim, apsūdzības ārā, tu sāc vienkārši katru dienu pa vinčikam bliest. Agri vai vēl tev tas vīns pāries asinīs, un tu jau būsi atkarīgs. Man vajadzēs tev lūgt pa tevi, lai tev beidzās atkarība. Un tici man, es tev nenosodīšu, bet es zinu, ka tas nav labi tev. Un tad, kad tu to pats sapratīsi, un es pats sapratīsi, viss izmainīsies. Tad notiks saskaņošana vai izlīgums. Ja? Man ne, tas ir tik ļoti loģiski. Tas pats, kā mēs arī runājam par ziedojumu, šo es negrunāju par ziedojumu, bet tā pati doma, ja, kad saka, tagad tev, jā, 10. tiesa nav jānes. Kā saka, Jānis bija 10. tiesa. Jā, 10. tiesa nav jānes, taisnība, bet ir kaut kas, kas tavā sirdī šitas ir mans ceļš, kā es daru. Tev ir savs, ko tu dari. Ja? Vai, piemēram, man kā mācītājiem, gribas ar visiem satikties, ar visiem aizlūgt, visus ir, bet vakara beigās es esmu lupat leveros, un man nav ne spēka, ne enerģijas, ne tev, kas saka, un sievas manību skatās, pagad, tas esi tu vispār. Šis cilvēks ir jāsasien, jāliek gultā, viņam ir jāguļ. Ja, tad šis cilvēks ir aizgājis citā reliģiozā virzienā, citā dogmā. Viņš domā, ka viņš glābs visu pasauli. Viņš domā, ka viņš ar savām diskusijām satiksies ar pilnīgi visiem cilvēkiem un visus izglābs. Kur palika Jēzus? Amen! Bet tas tā, es vienkārši korelēju situāciju, lai jūs saprastu amplitūdas. Amplitūdas ir ļoti dažādi. Tāpēc ir tas, ko mēs sakam, viņš aizgāja no Dieva. Viņš aizgāja, zini, pāris cilvēks aizgājuši tur no Dieva brīvība aizgāja, pēc tam kļuva musulmaņiem. Viņš nezina Dievu. Ja viņš nav iepazinies, ja viņš virzās tādā virzienā, tas cilvēks nav iepazinies ar Dievu. Mans jādās jautājums. Vai Dievs ir iepazinies ar viņu? Bet, protams, Tēvs ir iepazinies ar viņu. Viņš ir pat ierakstīts dzīvības grāmatā, jo Jēzus ir pietiekams. Jēzus upurs ir pietiekams. Man gribētos teikt, ka nav. Man gribētos teikt, ka viņš nenonāks. Es gribētu viņu nosodīt. Es gribētu viņiem paskaidrot, ka nē, šitas džeks neuzvedās pietiekami labi. Un viņš nav cienīgs ar mums stāvēt debesu valstībā. Bet tā nav. Jēzus izdarīja visu. Tēvs ir visu to sakārtojis. Viss kārtībā. Bet, diemžēl, tas čalis, viņš nezina Dievu. Viņš nezina. Tas čalis, kas sita savu sievu, viņš nezina Dievu. Tas čalis, kurš melo, nezina Dievu. Tas čalis, kurš krāpja vai dara kaut kāds, viņam ir kļūda, ir erors, viņam ir tiesības. Viņam ir tiesības mainīties. Viņam ir tiesības, viņam ir iespēja. Un Tēvs viņu pieņem. Kāds šodien uzrakstīja Facebookā, kad ja Dievs mīl, Dievs pieņem godīgu cilvēku.
Dievs pieņem godīgu. Evaņģēlijā rakstīts pretēji, Dievs pieņem pilnīgi visus. Un pie tam īpaši pieņem tos, kas nav godīgi. Kuri ir muļķi, kuri ir spītīgi, kuri neklausa, va tos viņš pieņem. Nu, ko nu darīsim? Tādu evaņģēliju nevajag sludināt, draugi. Mums ir jāsalīna tāds evaņģēlijs, kas ir iekļaujošs, atvarošs. Nu, sorry. Jo es zinu. Parunās, mums nezinu, man tā frāze iekļaujoši, atvaroši, protams, viņa nebija domāta uz to, ko jūs tas pēdējā laikā sociāla politiskā sfēra, bet es gribu, lai jūs sadziediet arī to. Ziniet, kad bija Jesus People, mēs runājam 70. gadiem, kad bija Katrīna Kulmana, kad bija Benīhina sākums, un bija ļoti daudz liecības, kur transgenderi cilvēki, kuri bija nevarēja saprast, kas viņi ir. Daudziem no viņiem bija arī fiziskas atšķirības kā cilvēkam. Viņi saņēma dievkalpojumos fizisku dziedināšanu un kļuva par vienu vai par otru personu. Tās ir apstiprinātas dzīves liecības. Kad tāpat kā mēs ticam, jo es esmu redzējis savā dzīvē, kā akls sāk redzēt, kurls, kuram nav šeit ausīs nekā, pēkšņi izveidojās acu priekšā, tu nevar noticēt tam. Izveidojās caurums austiņā. Un cilvēks sāk dzirdēt. Es esmu redzējis, kā pūžņojošs, lausts brūds saug 20 minūšu laikā. Saprotiet, tas nav prātam izskaidrams, ar prātu to nevar izskaidrams, vienkārši notiek tev acu priekšā, tu vienkārši saka, nopietni, tas notiek tagad. Tāpat cilvēks, kurš nevar nokonfigurēties, nerunāsim pat par psiholoģiju, runāsim par fiziku, kuram ir šāds, te kāds ir nācis šī kā invalīds pasaulē, un Dievs viņu dzied, tāpēc viņš viņu mīl. Un jūs man prasiet, kāpēc ir tik daudz cilvēku? Kāpēc ir onkoloģiskā nodaļa? Kāpēc cilvēki? Cik no mums, kuri saprot dzīvu Dievu, regulāri, ir šajā slimnīcās un uzliek rokas slimnīcā. Tas ir mans atbild. Tā ir man atbild. Tas bija tas retoriskais jautājums. Ja? Un tātad, vai visiem ir jābūt tādiem? Nē, bet ir cilvēki, kuriem ir iekšā kurbulis, viņš saprot, nē, viņš ceļās no rīta. Ir tādi cilvēki, mēs par viņiem sajūsminamies. Tur uz stūra Ņujorkā stāvēja onkulīts, kurš dalīja lapiņas, ka Jēzus to mīl. Nu, ir tādas stāsti dzirdēt, ja? Un tad visi sajūsminās, šis cilvēks ir tā kā, viņš ir iesējis citu cilvēku dzīvē, Jēzu, un tas ir uzbūvējis viņu dzīvi. Nu, ir tādas stāsti, daudz dzirdēt. Pamainīsim to. Tas ir labi kalpošana, pamainīsim. Ja tu nevari mierīgi gulēt no rīta un jūt, ka tev ir jābūt tajā un tajā slimnīcā, un jāuzliek tam cilvēkam ir rokas, ej un izdari to. Tas ir kas vajadzīgs. Tas ir kas vajadzīgs no tevi. Ne tava lūkšana supernaturālā. Ticiet man. Marka 16 strādā. Marka 16 ticīgie uzliks rokas slimniekiem un tie taps dziedināti. Ja? Lūk, es par to. Tad, ja mēs uzdodam šos te pretjautājumus, tad pirmais, mēs sakam, vai jūs ziniet, ka debesis ir aktīvs? B, vai jūs ziniet, ka jūs kā kristieši, mēs to varam pa dogmu pieņemt? Jūs ziniet, ka jūs ir dziedinoši atombumbu šajā pasaulē. Vai jūs to ziniet? Izmācījāties, sapratāt. Ok, un tagad ir nepieciešams, vai jūs ziniet, ka jūs varat ieslēgt to jebkurā brīdī. Ok, un tad jūs redzēsiet, kā medicīnai būs reāla opozīcija. Un tad jūs redzēsiet, kā tām visām organizācijām, ko tagad Eiropa mums smērē iekšā, mēģināja iesmērēt, būs reāla opozīcija. Kāpēc es tik drosmīgi runāju par minoritāšu jautājumu? Tāpēc, kad mēs cīnījāmies par dabisku ģimeni ar sievu, ka mēs reprezentējam dabisku ģimeni Latvijā, ejot un stāstot cilvēkiem un koncerts organizējot, tad tajā laikā mums nācās izpētīt daudz šos jautājumus. Mēs klausāmies daudz liecības, kad cilvēki vienkārši tika transformēti Dieva spēkā.
kad geji cilvēki kļuva ar normālu orientāciju un viņiem izdziedinājās šī psiholoģija, šīs psihiskās problēmas, kaut kādas anomālijas, kas viņiem traucēja reāli dzīvot. Dievs ieslēdzās un sakārtoja. Easy peasy. Vairāk es par to nerunāšu, bet vienkārši sadzirdēt. Romiešiem 5:10, Romiešiem 11, 2. Korintiešiem 7:11, Kolosiešiem 1:20. Es saku priekš tiem cilvēkiem, kur sēž mājās šobrīd un var atvērt Bībeli, un jūs vienkārši varat pasakot līdz rakstuvietām. Tad Romiešiem 5:10, 11, Romiešiem 11:15, Romiešiem 5:18, 20, 1. Korintiešiem 7:11, Kolosiešiem 1:20. Parasti es video arī ielieku komentāros rakstu vietas, par kurām mēs esam runājuši. Es cenšos to izdarīt, lai tas ir regulāri. Un mēs turpinām tēmu par samierinošanos un izlīgumu. Redziet, ka mēs runājam par metanoju, tad tas ir viens no aspektiem, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir starta pozīcija, ka tu samierinies un izlīgst iekšēji pret Dievu. Bet tu esi ielikts, kā kāds mans draugs teica, sporta somā, un tu jau tiec nest uz sporta zāli. Viss, tu no tā vairs netiec ārā. Un šīs te rakstu vietas, viņas runā dažādās pozīcijās, jūs varat apstīties par vārdu samierināšanās, jeb reconciliation, tā ir samierināšanās un izlīgums. Un tas ir izlīgums caur Kristu ar Dievu, ar Tēvu. Lūkas 22:20, tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams, pa Jēzu iet runa, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Es vēlos uzsvērt šodien vēl divas ļoti svarīgas lietas, kad es saku, ka Jēzus ir pietiekams, tad tā ir pilna uzvara, un tas ir... Es gribētu runāt varbūt ne tik daudz uzvaras aspektā, bet vienkārši es gribu jūs ienest tajā, kad Jēzus ir daudz vairāk. Ka tas ir, ka viņš ir no sākuma. Ka faktiski, ka Tēvs, kad visa vecā derība, ko jūs skatieties, un tas stāsts, ko jūs lasiet, ka visa tā cilvēku muļāšanās uz zemes, viņa kad teiksim tā, ka viņi to redzēja, un Tēvs debesīs, pat cik Jēzus bija sākums tam visam. Viņš ir kā radītājs. Viņš tā kā, varam teikt, ka viņš izgrieza laukā visas vecās derības, to visu posmu, un viņš ir mūs nostādījis tur sākumā. Mēs neejam atpakaļ, mēs neejam pie Ādama, mēs neejam uz kaut kādu paradīzes dārzu, bet mēs ejam pa taisnām uz Tēva sirdi. Un tās ir tās mūsu mājas, par ko mēs runājam. Mēs neejam uz kaut kādu vietu, jo tā tik un tā bija radība šeit. Paradīze kā tāda, kā formācija, viņa bija laba, tur viss bija forši. Bet tagad mēs esam citur kaut kur, mēs esam daudz vairāk, mēs esam mūžībā. Un tas ir universāli, tā ir dziļa un liela filozofija, bet patiesībā aiz tā ir stāsts. Saimnieks, īpašnieks, radītājs. Mēs esam daudz lielākās amplitūdās. Par derību, lai jums nostiprinātos pāris vietas, un tad es iešu tālāk par derību. Mēs runājam, Ebrejiem 7:22 ir tādēļ Jēzus ir tapis labākās derības galvenieks, galvotājs. Reiz dzīvē es biju galvotājs par kādu kredītu maksājumu. Es biju galvotājs cilvēkam, kurš aizgāja viņa savā. Šis cilvēks nomira. Bet es kā galvotājs biju pēc pilnas programmas atbildīgs par šo darījumu. Jēzus ir galvotājs. Jēzus ir tas, kurš ir atbildīgs pēc pilnas programmas par derību. Viņš ir. Un
Šeit mēs lasām, kad ir runa ar ebrejiem, jo Pāvils nerunā latviešiem, viņš runā ar ebrejiem, būtiski saprast, vai nejaukt rakstu vietas vēsturiski kopumā. Viņš runā par viņu derību ar bauslību. Viņš saka, ka viņš ir labākais galvenais par šo bauslību. Viņš ir tas, kas nes atbildību. Viņš ir garants. Un šis vārds garants, es nemācēšu grieķiski pareizi ilsīt, bet engios. Šī ir derība, kas nozīmē, ka tā nav starp cilvēku, bet ka tieši Jēzus ir atkarīgs, tas galvojums ir no viņa paša. Cilvēks ir tā kā izslēgts ārā, bet viņš ir paņēmis autoritāti par lietām. Ebrejiem 8:6. Bet tagad viņš ir dabūjis tik daudz pārāk kalpošanu, cik arī viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem ir dibināti. Jo, ja tā pirmā derība būtu bijusi nevainojama, tad nebūtu meklēta vieta otrai. Citiem vārdiem mēs ar to Bībeles skolā mācījāmies, ka tā vecā bija disfunkcionāla, bet viņa tika nomainīta ar jaunu derību. Okay? Un turpat, tā pašā punktā, tas ir ebrejiem. Nu nav mums vecās derības. Mēs vienkārši dzīvojam viņa gribā, viņa derībā. Nevar to darīt. Tā derība ir tā iesakņojusies smadzenēs, draugi. Bet nav viņas. Pirmkārt, viņas arī nav, bet arī pēc ticības un dogmu konstrukcijām tas nekad nav attiecies uz mums. Jums ir jātiek no tā laukā, lai jūs būtu brīvi. Ja jūs no tā tiksiet, es zinu, ka daudz ir tikuši laukā. Vienkārši tā darbība strādās savādāk. Tev nevilksies pakaļ tā kā, esiet kādreiz bijuši piepīpētā telpā, vai ne? Un izej ārā, tu pat varbūt neesi kurīs, vai smoļīs, vai pīpējis, vai kaut ko darīs. Bet tu vienkārši izej ārā, un tu visu to drēbes smirdi. Ir tā, ja? Tu varbūt var pat sēlpoties cigaretes. Ja? Tā. Un tas viss ir jūtams, tas ir jūtams apkārt tev. Tāpat kā labas smaržas, viņas ir jūtams. Tieši tas notiek, kad mēs dzīvojam iekšēji tajā veceļā, bet mēs tur neesam pat piederīgi. Mēs velkam kaut ko ārā, kas uz mums vispār neatiecās. Un mēs to konstruējam un domājam. Pirmā derība ir disfunkcionāla, un otrā derība ebrejiem bija funkcionāla. Tikai liela daļa no viņiem vēl joprojām gaida kaut ko un nepieņem. Tā ir. Viņš ir jaunās derības, ebrejiem 9.5. Viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc nāves izpirkšanas no pārkāpumiem, kas bija pirmajā derībā, aicināties saņemt apsolīto mūžīgo mantojumu daļu. Jo, kur ir novēlējums, tur ir nepieciešami jāpierāda novēlētai nāve. Ir kāds mirst. Jo novēlējums ir spēkā pēc nāves, jo tas nekad nav spēkā, kamēr novēlētais ir dzīvs. Mēs runājam tādām lietām. Tad derība iestājās, kurā brīdī spēkā pēc Jēzus nāves, jaunā derība. Ebrejiem 10. Redz, es nāku, lai darītu tavu gribu, tēva gribu. Viņš atceļ pirmo, kā gribu? Tēva griba atcelt. Tēvs, arī tas, ka ja mums galvā zīmējas kaut kāda ideja par revolūciju, kuru taisīt kā Jēzus uz zemes, nav tā. Tas ir tēva griba. Es jums jau teicu, stiprākais nāk glābt jaunāko, vājāko. Tā ir tēva griba. Viņš grib visu. Tā bija viņa griba. Tāpēc ir romiešiem 10, 8, 9, 10, kad ja to ar savu muti apliecinās Jēzu. Tā ir tā raksturvieta, jūs varam skatījāties. Es šāju garām raksturvietas numuru, ja? Ne? Tā ir tā raksturvieta, ja es gribu ar savu muti. Tas ir tas, kad tu apliecinās Jēzu ar savu muti, tad tu taps izglābts. Ja? Bet tulkojums, kuru mēs sākam rakt dziļāk, tulkojums no grieķu valodas, ir tāds, kad pie tam paplašināts. Kad es pateicos, es redzu Dieva, Tēva samierināšanos ar maniem pa lielam. Es redzu, ka viņš ir ieslēdzis visu, lai es būtu viņa priekšā kārtībā. Un es redzu, kā viņa spēks manā dzīvē darbojās. Un caur to es ekstātiski, eksaltēti pateicos viņam. Lūk, jums ir risinājums. Tas ir opozīcijas spēks.
Nevis es maziņš cilvēks, viņš pierāda ar saviem darbiem, kad man ir vajadzīgs Jēzus un jāsauc lūkšana. Bet es pieņemu to, ka Dievs ir iestartējis manā dzīvē. Viņš to dzirdēja, Denis to sludināja. Tagad es tev saku, tu esi brīvs. Un tad tu redzi, tagad tu staigā pa dzīvi, un tu redzi, reku, puķi uzplauka manā dzīvē. Reku vēl viena puķi uzplauka, reku vēl viena puķi bāc. Dievs ir, reku viss notiek. Reku man darbs parādījās, reku man dziedināšana atnāca, reku man attiecības risinās, reku man domāšana mainās. Un tu saki, yes, es nevaru vairs gribēdams pateikt, ka Dieva nav. Es pat gribēdams nevaru pateikt, ka Dieva nav. Vat tas ir tā raksturība. Tā. Galatiešiem, to es gribu, Galatiešiem 3:17, to es gribu sacīt Dievu apstiprināto derību, kas jau agrāk nodibināta Kristū. Likums, kas nācis 43 gadus vēlāk, neatceļ un neizbeidz apsolījumu. Tur bija problēmas, jo tur bija cilvēki, kur visu laiku bija problēmas ar cilvēkiem, kur gribēja draudzi iegrūst atpakaļ likumdošanu. Jā. Tālāk, jūs nevariet būt kristieši un nezināt to, ka tā ir mistērija. Un es runāju, viens no mūsu tādiem aspektiem draudzē, ar šodien sākām, kad jūs dzīvojat dabisku dzīvi, jūs dzīvojat šeit uz zemes. Ok, tā ir. Bet kristietība nozīmē, ka jums ir pārdabiska pieeja visu laiku pie troņa, un jūsu dzīve ir jāiemācās viņu kustināt. Un tad, kad mēs runājam par, patīk lasīt grāmatas par mistiķiem, patīk lasīt grāmatas un redzēt, reku Katrīnai Kulmenei tur tā dziedinājās, reku Benīkinam tur tā dziedinājās, reku apostols Pēters gāja, viņa ēna dziedināja, bet tā ir tava realitāte šodien. Un vārds mistika ir īstenībā, varbūt tiešā veidā mistika, ja mistiķis nav minēts jaunajā derībā, bet ir cits vārds minēts, kas ir noslēpums. Un tad, kad Jēzus runā ar saviem mācekļiem, viņš saka, es ar jums dalos kā ar draugiem, viņš saka, es jums izstāstu noslēpumus. Un es šo te papētīju, un restīvi vārds noslēpums gan visu laiku ir tajā jaunajā derībā. Un viss, kas ir saistīts ar Jēzu, ir noslēpums, un viss, kas ir saistīts ar mūžīgo dzīvību, ir noslēpums, un viss, kas ir saistīts ar jūsu, mūsu debesu dzīvi šeit uz zemes, ir noslēpums. Tas ir tas, kā tas ir traktēts. Un mēs mācamies no svētā gara tieši noslēpums. Es runāju pāris dievdomas atpakaļ par ticības evolūciju. Kāda bija evolūcija? Mēs zinājām Pāvela evolūciju ticības. Bija tas, ka viņš dzina pirmo draudzi, piemēram, viņš bija kaislīgs, viņa ticība bija kaislīgi atriept, ka viņa neklausa dzīvam Dievam, kuram viņš ticēja, bet tas nebija Dievs. Viņš ticēja sistēmai. Un satiekoties ar Jēzu, viņa evolūcija bija, viņa metanoja, sauksim to tā, metanoja, reconciliation, viss, ko mēs šodien runājam arī, viņš ieslēdzās viņam un viņš kļuva par apostulu Pāvilu. Bet vai viņš bija uzreiz gatavs produkts? Galīgi nē. Viņa produkts, viņa domāšanas veids, viņš mainījās. Tāpat Pēters, viņš mainījās. Viņam bija dažādas evolūcijas. No sākuma viņš bija vienkāršs cilvēks, pēc tam viņš bija totāls melis, vai neteiksim, nobijies un mazdūšīgs, pēc tam viņš bija cilvēks, uz kuru Jēzus uzbūvēja draudzi, vai ne? Mēs zinām to. Tad viņš ir cilvēks, kurš nes ap sevīm ārkārtīgu Dievu spēku, kad cilvēki dziedinās viņa ēnā, pēc tam viņš ir dusmīgais apostols, kurš palīdz Ananijai un Safīrai nonākt ātrāk debesīs. Un tā tālāk. Tās ir viņa transformācijas. Un tev ir savas transformācijas. Tu nav tā, ka tu atnāc šeit un tu uzreiz esmu pēc pilnas programmas. Nav. Mēs gadiem ejam un tas, kas mums notiek, mēs gadiem transformējamies, lai vispār saprast, ka mēs esam Dievā, ka mēs esam pa īsti. Ka mums nav jānosot, ka mums ir jāmēl, ka mums ir jāsaprot, ka mēs gribam to, vai vispār mēs to gribam. Kāpēc man draudzījāt, vai vispār es to gribu, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Kam vispār tas ir vajadzīgs? Un vispār, kas tas tāds Jēzus? Un izrādās tas Jēzus, par ko es runāju, es nekad viņu neesmu zinājis.
Un pēc 20 gadiem kristietības beigās tu sēdi savā guļamistabā un saproti, ka tas Jēzus, kur īstenībā, kam tu visus tos gadus esi, viņu reprezentējot ar spēku, tas ir unikāli, ka tā ir jau vieta pirmā mistērija. Domāju, ka svaidījums nebija no Dieva, bija dziedinājums cilvēku, viss notika. Bet tava sapratne bija cita. Tava saprašana par to bija cita, tu nesaprati, kas notiek īstenībā. Un tad vienā brīdē ir, kas ir svarīgāk? Svarīgāk ir, lai tā klātbūtne, vai svarīgāk ir tas, ka tu saproti, vai nesaproti, un tu nevari izsvērt. Tu ir tā lieta. Jā. Tāpēc tas ir process, es ir gatavs. Bet jums ir fundaments skaidrs, ka Dievs ir labs. Jebkurā situācijā. Varbūt tāda, ka jūs sākiet šūpoties. Ļoti vienkāršojot. Dievs ir šī situācijā. Kur viņš ir? Kur ir Jēzus? Ja mēs zinām, ka Dievs ir labs, ja mēs zinām, ka viņš ir stiprs, kas man ir jādara? Vai man ir kaut kas jādara? Ja viņš ir stiprs, viņš nāk man glābt. Vai man tas ir jādara? A, B. Vai viņš ir labs, vai viņš ir ēnas pusē? Dievs nekad nav ēnas pusē. Tad viņš ir labs. Tad, ja man ir ēnas pusē, vai tas ir Dievs? Pavisam vienkāršu analīzi ieslēdziet, un jūs tiksiet uz strīksot ātri atpakaļ. Un tad rīcība. Ja? Nogurāt. Kā jums iet, kāds skatās vispār šodien? Čau! Labi. Labi, skatieties efeziešiem. Ok, 1. korintiešiem, bet mēs sludinām Dieva gudrību. Wow! Mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā. Apslēpto gudrību, ja? Ko Dievs iepriekš paredzējis mūsu godam pirms mūžīgiem laikiem, mūžīgie laiki, un tie ir kaut kādi senie laiki. Tātad Dievs ir paredzējis šo te mesiģu mums tad, kad vēl bija pirms Ādama. Jo tas nebija uz zemes, tas bija kaut kur mūsu Jēzus ir reāli iedabūjis atpakaļ. Efeziešiem 1.9. Viņš mums ir darījis zinām savas gribas noslēpumu. Pēc sava labā nodoma, sliktā nodoma, nē, viņš bija dusmīgais tēs, nav tā rakstīts? Ok, piedod visu. Jā. Jo katru reizi, kad tu dari šitā, es domāju, skaidrs, es sajauc rakstīju. Es izskaidru. Tad viņš mums ir darījis zināmu savas gribas noslēpumu pēc savu labā nodomu, ko viņš bija sevi apņēmies. Uz atpakaļ. Es gribu parādīt, ka viss ir jau bijis paredzēts, viss ir bijis nolikts, viss ir bijis sakārtots. Un mēs šobrīd vienkārši tiekam paņemti, tā kā tikām paņemti. Kas mēs esam šeit, un tūkstošiem cilvēku, kas vēl būs, tūkstošiem cilvēku, kas dzirdēs Dieva labo vēstu par dzīvu Dievu. Viņi sen ir paņemti, bet mēs vienkārši viņiem iemācām to. Viņiem ir vajadzīgs šis noslēpums, viņiem ir jāsaprot, ka tas strādā. Cits nestrādā. Tas ir tas, ko mēs darām. Tāpat arī Jēzus sūtīja ārā mācekļus savējos otrajā reizē. Saucamais Velīkai poručenie, kā Krievs saka. Bija 2 gājieni. Un otrais lielais sūtījums bija tas, viņš neteica, sludiniet par grēcību, sludiniet bauslību, sludiniet, ka jālasa Bībele, sludiniet, ka jālūdz. Nē, viņš teica, sludiniet, ka Dievs ir labs. Nopietni. Viņš teica, ejiet un sludiniet labo vēsti. Ejiet un sludiniet evaņģēliju. Nu, taču rīktīgi atšķirība. Rīktīgi atšķirība. Un tagad tu man pasaki, cik funkcionāli man būtu šodien tevi sludināt to, ka tu esi, ka tam tu nevari būt grēcīgs. Tu reāli, ko tu esi šeit, es nezinu, ko tu darīji. Tu nevari būt grēcīgs. Tāpēc, ka tu neesi zem bauslības. Jo grēcīgs var tikai būt tas, kas ir zem bauslības. Jo grēks pēc būtības, mēs par to runājam, ir sistemātika. Kristīgā terminoloģija, viņa tevi neglābi. Glābi tevi dzīvi, glābi tevi dzīvības gars. Tas pats gars, kas augšām cēla Jēzu no miroņiem. Un vai tu vari ieslēgt viņu tagad, vai nevar, vai tu saproti, ko mēs runājam, vai tu vari tam cilvēkam to iemācīt. Tas, kad es tev 3 stundas stāstīšu to, ka tev man jānožēlo grēki manā priekšā, īstenībā tavā dzīvē tikai ienesīs vainas un nosūdījumu apziņu. Novedīs līdz depresijai un nāvei. Tas nav, ko Jēzus mums teica darīt. Viņš teica, ejiet un sludiniet labo vēsti. Dievs ir labs.
Viņš ir iejaucies Romiešiem 10. Viņš ir iejaucies jūsu dzīvē. Viņš ir izdarījis visu. Viss jau ir darīts. Jēzus pat teica, pabeidz. Pabeidz. Nu, kur vēl jums uzrakstīt? Ar kādiem burtiem vēl kristīgā pasaulē jums uzrakstīt, ka Jēzus ir pabeidzis darbu? Savukārt mums, kā kristiešiem, ir jāņem spēks un jāsaka ģenerēt šis spēks cilvēkiem apkārt. Un ja mēs redzam filozofiskus murgus, mēs sakam, stop, baigie malači, bet tas nav par to. Tas jūs uz debesīm neaizvedīs. Okay? Tātad, Efeziešiem 3.3 man pēc atklāsmes ir darīts zināms noslēpums, baigi labā lieta, links uz šito te attīstības procesu, evolūciju. Redziet, man pēc atklāsmes, Pāvils saka Efeziešiem, tad tas ir arī process. Viņam nav tā, ka atnāca Jēzus pie viņa, viņš tad iemācījās un tad notika, bet tas bija process. Viņam Dievs atklāja, Svētais Gars viņam atklāja. Viņš saka, man pēc atklāsmes darīt zināms noslēpums. Izlaižam, ka pagāniem ir dots tas pats mantojums. Labrīt, pagāniem ir dots tas pats mantojums. Jo līdz tam jau tikai Jēbrejus glāba. Ja? Jūs to atcerieties? Un te Efeziešiem viņš saka, man beidzot pielica. Mums ir jāglābj arī pārējie. Vēl trakāk. Wow. Man arī tikko atnāca atklāsme noslēpums. Man pēc atklāsmes darīs noslēpums, ka pagāniem ir dots tas pats mantojums, un tie ir viena miesa, un tiem ir līdzdalība apsolījumā. Kristu Jēzu caur evaņģēliju labo vēstu. Tagad, tas, kad process ir bijis Pāvilam, tas ir skaidrs, pagāni, tagad ir saprotams, ka viņiem ir kāda, bet kas ir mantojums? Kas ir tas mantojums? Mantojums jau nav vienkārši grēka piedošana vai glābšana Jeruzalemes karā, par ko Jēzus runā. Mantojums jau ir kaut kas konkrēts, un mantojums ir tā mūsu dalība debesu valstībā. Jā, mūsu mērķis ir debesis, nevis procesi. Tas atkārtošu domu. Nevis konstrukcijas darbībiņas kaut kādas soļi, lai iemantotu, bet mantojums jau ir konkrēta vieta, kur mums ir jānonāk. Konkrēta lieta, vieta, teritorija, dzīvība. Debesu, jo mēs esam viena miesa, tātad mēs esam šī te īpašumtiesības, mēs kļūstam par ģimenes locekļiem, mums ir asins grupa, mums ir pase, un viss, kas mums liecina par to, ka mēs esam piederīgi debesīm. Un tā ir tā pase, kur mēs mierīgi parādām robežu punktu un sakām, ka mēs esam no citurienes, mums ir cita pase. Jūs nevarat mums dabūt. Nav iespējams. Un tas mūs pilnībā identificē par kaut ko citu. Un kvalificē par pilnīgi citām personām. Lūk, kas ir patiesība. Efeziešiem 5. Šis noslēpums ir liels, bet es to saku par Kristu un draudzi. Kolosiešiem 1.26. Noslēpums, kas bija apsvērts no mūžīgiem laikiem un paaudzēm, bet tagad ir atklāts viņa svētajiem, kam Dievs gribēja darīt zināmu, kāda ir šī noslēpuma godības bagātība pagānu vidū. Tas ir Kristus jūsos ir godības cerība. Viss. Nevis jūs Kristu aiziet un sasniedziet, bet Kristus ir jūsos, un tas ir nobeigts cikls. Kolosiešiem 2, lai viņi iepazītu Dievu noslēpumu Kristu, kurā apslēpti visi gudrības un atziņas dārgumi. 1 Timotejam. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Viņš ir parādījies miesā, taisnots garā, redzēts eņģeļiem, sludināts tautām, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. Kad mēs sapratīsim Mateja evaņģēlija 23.24, mēs sapratīsim, cik liela vara un spēks ir Jēzus vārdiem un cik ļoti tas mūs atbrīvo. Jo viņa vārdi tiek runāti par vienu kārtīgu notikumu. Un tur ir visi šie atslēgas vārdi, kā teritorija, tautas, ticība, bauslība, mana ticība, mana vēsture,
Un tas ir saistīts ar vienu notikumu ar Jeruzalemes krišanu. Un tas ir ilgtermiņa process, tāpēc mēs mācāmies to. Tā kā mēs to sapratīsim, visu to garbidžu, kas mums ir sadalījies, miksētais evaņģēlijs, tur bišķiņa likums, bišķiņa žēlastība, mēs varēsim izmest ārā visu lieko. Un mēs sapratīsim, ka Jēzus 100% žēlastība. Jēzus 100% pabeidzis darbu. Un tagad nevis ir tur jārokās tajā miskastē, piedodiet, bet mums ir jādzīvo šeit un tagad un jāsāk dzīvot tas, ko viņš mums ir iedevis. Mums ir jāsaprot būtība, teorija un vēsture, lai mēs saprotu, ko nozīmē tas Mateja 23, ko nozīmē visas tās jaunavu līdzības un tā tālāk. Tad jūs sapratīsiet, ka Jēzus bija tik precīzi. Pie tam, reliģija, ka mēs klausamies reliģiskas dogmas, viņa Jēzu padara par tādu muļu, par tādu kādu, pirmkārt, ka viņš nav darbu izdarījis līdz galām, un otrkārt, ka viņu nevar saprast. Bet īstenībā, kad mēs lasām tās rakstu vietas, mums ir konkrēti pravietojumi par konkrētām lietām, konkrētai tautai, lai viņu izglābtu, lai viņi neaizietu bojā. Viņš no sirds pārdzīvoja par cilvēkiem. Viņš bija līdzjūtnes, viņš bija Dieva dēls, viņš bija tas, kas nāca, lai glābtu pasauli. Kādu pasauli? Savu pasauli. Viņš redzēja, cik ir viss slikti un kā to visu izlabot. Tur ir points, tas bija viņa triggers. Tāpēc viņš to darīja, lai viss izmainītos. Bet, ja mēs skatāmies reliģiozi, mēs sākam lasīt tās vietas, un mums sakās kišmiša rozīnē, jo biškuciņi mēs gaidām, kad būs sots, kad būs kari, kad būs turbulences, kad būs zīmes pie debesīm. Bet jūs apsīsties, zīmes bija, turbulences bija, kari bija, viss bija. Viss tā, kā Jēzus teica, viņš bija precīzākais pravietis ever. Visu, ko Jēzus teica, viss piepildījās. Dažreiz draudzēs pravieši, kad nāk, viņi runā, bet nepiepildās. Un paldies Dievam. Bet, kad Jēzus runāja, piepildījās pilnīgi viss. Un šobrīd mēs vienkārši ejam jau uzvarā. Es gribētu šodien jūs aizvest Jēzu. Un es gribētu, lai jūs ieraugiet, kad viņš ir pirms Ādama. Kad viņš ir sākums, kad viņš ir radītājs, ka Tēvs ar viņu radīja. Un šo domu nepametiet, kad viņš radīja tādus kā viņu. Mēs esam. Un tas ir tiek pārmests. Ja psalmos mēs lasām vienā vietā, kad mēs esam kā dievi. Un kad ir ļoti liels diskusijas reliģijos, kā tas mācītājs atļaus teikt, ka jūs esat līdzīgi Dievam. Bet pat Bībeli raksta, un ir teikts vecā derībā, ka ir radīts pēc viņa līdzības. Un Dievs, un tātad mūsu ģimenē nedzimst ziloņi. Man Jasmīna nav ēzelis, bet viņa brīnišķīgi svētīta skaista meitenīte, cilvēks, kur ir dzimusi no Paškevičiem. Viņa līdzīga mums, vai ne? Tādi arī mēs esam dzimuši Dievam. Jā, tāpēc mums ir tik ļoti tuvu mēs esam. Es domāju, ka šie priekšmeti visi, viņi ir tikai tā kā mēs, ja mūsos dzīvo svētais gars, viņš jau ir iekšā mūsu šūnās. Un šis ir tikai ārēji. Jā. Jāņa 14:20, rakstu vieta. Un tādā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu savā tēvā, un jūs esat manī, un es esmu jūsos. Es izlasīšu vēlreiz. Tas ir Jēzus vārdi, ko viņš teica. Un viņš to nesaka mums, bet mums tas nodara, lai mēs to saprastu. Cik neatgriezeniska ir viņa uzvara. Cik tālu viņš mums ir aizrāvis un mūs ievilcis sevi. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu savā tēvā. Jūs esiet mani. Jūs esiet mani. Uzreiz atcerieties iekavās, ieliekiet sev kristīties Jēzus vārdā. Kristīties Jēzus Kristus vārdā. Kristīties viņa mācībā. Un es esmu jūsos. Daži punkti, kas jums paliek.
Jāņa 14:20. Tanī dienā, kas tā ir pa dienu? Par ko viņš runā? Viņš runā ar cilvēkiem pirms krusta. Viņš runā, viņš jau zina, ka viņš iet projām. Viņš runā par to. Kā jūs domājat, kas tā ir par to dienu? Viņš saka, ka tā ir tā diena, kaut kam jānotiek, ir tāda, ka jūs atzīsiet. Ko jūs atzīsiet? Nevis seriāli atzīsiet, ka viņš krustā karojās, vai viņš ir mesija, vai kaut kāda ideoloģija bija, bet kaut kas ir noticis. Un tā, kad viņš saka, es esmu jūsos un es esmu tēvā. Jo es esmu kaut ko jums ilgu laiku mācījis un stāstījis. Un viena no lietām, viņš saka, tas ir noslēpums, ko es jums stāstījis. Un kad man ir jāaiziet, atcerieties Jāņa evaņģēlijā, par to ir runāts. Jāņa 14:15, viņš saka, man ir jāiet un es jūs savā vietā sūtīšu vietnieku. Kaut kā tam jānotiek, un atcerieties, vēl vēlāk viņš parādās mācekļiem un saka, palieciet kopā. Tas ir ļoti vitāli svarīgi šai pasaulē uz zemes, jo tas ir kaut kas parastu cilvēka miesu pārceļ garīgā līmenī. Tas ir visas garīguma, pasaules mācību, teoloģiju pamats. Man vajag būt garīgam, man vajag kaut ko vairāk. Es esmu miesu un asiņi, tad es gribu būt kaut kas vairāk. Un tas, par ko viņš runā, tā diena ir precīzi tā vasaras svētā gara nonākšanas diena. Vai jūs esat to domājuši? Ka tā raksturiet runā par to. Viņš saka, ka tā ir diena, kad jūs redzēsiet, kad nonāk svētais gars, 50. diena. Tā ir tā diena, par kuru viņš mācīja, kad manā vietā ir jānāk citām. Manam vietniekam, skolotājam, advokātam, attaisnotājam un spēkam. Un jūs kļūstiet par parastu Jāņu Pēteri vai Denisu Kristu. Kā Jēzus kļuva par Kristu. Kristus svaidītājs. Tanī dienā. Jāņa 10:30. Es esmu savā tēvā. To jūs varat apskatīties. Jāņa 10:30. Tā ir paralēlā vieta, ko jūs varat apskatīties uz šo teļu. Jūs tagad runājat par Jāņa 14:20. Jāņa 10. Es esmu savā tēvā, Jēzus saka. 3. Jūs esat manī. Šādu vietu Efeziešiem 1:22 jūs varat apskatīties, kad mēs esam viņa locekļi, iekļauti Kristu. Un es esmu jūsos. Tas ir Kolosiešiem paralēlā vieta, Kolosiešiem 1:27, kad Kristus jūsos ir godības cerība. Un tā tālāk. Jauna realitāte. Kolosiešiem 1:16, jo viņai ir radīts viss, tagad tas ir tas fināls, ko es runāju, tas ir sākums. Šis ir sākums. Viņai ir radīts viss, kas debesīs un virs zemes. Mēs runājam par Jēzu. Redzamais un neredzamais. Gan troņi, gan valdnieki, gan pirmie varas vīri, gan valdnieki, gan varas, viss ir radīts viņā, Jēzu. Un caur viņu, Jēzu. Viss. 17. Un viņš ir pirms visa, un viss pastāv viņam. Lūk, ir jūsu loģika. Tas ir pirms Ādama, pirms paradīzes, pirms kosmosa. Un viņš ir galva, 18, un viņš ir galva ķermenim, tas ir baznīcai, viņš ir sākums un pirmais no mirušajiem, lai viņš būtu pirmais visā. Jo Dievs labprāt gribēja, lai viņš dzīvo, un viņš ir pilnīgs. Un lai caur viņu un viņa asinīm, kas izliec pie krusta, Dievs izlīkst visu ar sevi. Gan to, kas ir zemes virsū, tad viņš sakārto lietas. Gan to, kas ir zemes virsū, gan to, kas ir debesīs. Vēlreiz atkārtošu, atslēgas vārds ir Dievs grib. Viņš grib. Dievs grib. Nevis tu cilvēku, bet Dievs grib. Un par to, ka viņš grib, tā ir tāds domāšanas veids. Viņš paņem universālu visu un saved pie sevīm atkal. Un te ir tas, kur mums ir jāiemācās atšķirt. Jēzus ir pietiekams. Viņš grib, viņš ir ar mani, viņš man ir pieņēmis. Viss ir sakārtots.
Ko es daru ar savu dzīvi? Kas tagad notiek? Cik tālu es eju? Vai man ir metanoja? Ko tu dari šeit? Metanoja atjaunošanās, saprašana. Tad, kad jūs domājat par Jēzu, nedomājiet viņu līdzvērtīgi vēlnam. Nedomājiet viņu līdzvērtīgi kaut kādiem tumšiem mazākiem spēkiem. Viņš ir visa radītājs. Tēvs caur viņu radītājs. Mēs esam tik ļoti tālu. Rakstīts, ka te Jēzus sēž un gaida, kad pie viņa kājām tiks nolikti visi. Tur tā raksturvieta, visi ienaidnieki. Un tas ir romiešu kara, jeb militārs jēdziens. Viņi ir tik tālu, ka viņi nevar aizsniegt gribētu. Viņš ir ļoti tālu. Tas salīdzinājums ir spēcīgs. Mēs esam ar viņu tur. Mums ar acīm liekas, ka mūsu dzīve varbūt kaut kur nekvalificējas. Tas ar actiņām liekas. Mūsu spēkā tagad ir iet un metanojas var tajā griezienā pateikt ar jūsu mutēm, ar jūsu iekšējo spēku. Vai jūs ļausiet tam notikt, vai jūs vienkārši pateiksiet, nē, nebūs tā. Uz savā. Un jūs redzēsiet atšķirību. Bet jums ir jāiemācās sajust svētā gara plūsmu. Bet kā to iemācīt? Esot, eksperimentējot, baudot, mēģinot. Vai man šeit ir jāpalaiž spēks, vai man šeit ir vienkārši jāpagodās? Mums liekas, ka mēs cīnīsimies ar eņģeli, un mēs caur tos uzaudzēsim šitos pagonus, ka mēs tev neatlaidīšu, kamēr tu man nesvētīs. Vecā derībā viens tāds cilvēks bija, ja? Viņš saka, es tev neatlaidīšu, kamēr, un tu mēs pelnam savā prātā, galvenais, ka ne Dievu prātā. Dievam nav vispār nekādas daļas mīļā. Es nezinu, kāpēc to piemēru tagad dodu. Bet Dievam nav nekādas daļas ar jūsu zvaigznītēm uz uzplečiem. Jūs viņus sev sabūvēt, un tas pats smieklīgais, jo īstenībā tajā brīdī vispār. Tas ir viņa darbs. Jums vienkārši ir jāiemācās. Nobeidzot, es uzlikšu akcentu. Es gribu, lai jūs nesajauciet būtisku lomu tajā, kad ticība šī visā nepalīdzēs tev, ka tu noticēsi Jēzum, pēc, kad Denis tev izstāstīja, un tu tagad pēkšņi kļūsi pa debesīm. Tu esi debesis. Un Ābrams ar tēvu runāja, balstoties uz to, ko viņš redzēja. Patiešām. Zini, tur bija daudz un dažādu attiecību, uzticamības zonas. Tur bija kara darbības, tur bija nāves briesmas. Mēs tā viegli lasam, Ābrams uzvarēja 4 ķēniņus, tur bija nāves briesmas, es domāju, viņa pampers mainīja pa 2 stundām. Un Dievs tēvs rādīja, ej šitā ar mani, ej garām, tagad ej tur. Viņš būvēja attiecības. Kā gluži kā mēs būvējam attiecības, un tu sāc man uzticēties, un es sāku uzticēties tev. Ja? It sevišķi mēs runājam par Ābramu, piemēram, kurš viņam nebija pieredzes ar Dievu, viņam bija pieredze, viņš jau negāja draudzē, viņš negāja baznīcu. Viņam nebija pieredzes, pēkšņi viņš dzird kaut kādu balsi, pēkšņi viņš kaut ko saprot. Tas bija ļoti mistiski. Gluži tāpat mēs šodien veidojam attiecības, bet ir jāsaprot, ka tā tēva vēlēšanās ir, lai tu saproti, nevis lai tu nesaproti. Tā svētā gara uzmanība tavā dzīvē, lai tev sanāk, nevis lai tev nesanāk. Tas ir jānomaina. Tie ir vēlna meli. Un Ābrahām, ka mēs sludinām un sakam, ka Ābrahamam bija ticība, nezinu kāda, tikai tāpēc, ka Pāvils to pats, bet viņš jau arī normāli paskaidro tas Pāvils. Viņš jau normāli to skaidro no ticības puses, kad Ābrams noticēja Dievu. Un viņš redzēja. Tas nav varoņdarbs. Nekāds varoņdarbs nav noticējis.
Tā ir norma. To viņš saka. Bet lai mēs kā mācītāji ultrētu situāciju, ka tev ir jānotic, tev ir jāvizualizē, tev ir jāiet, tev ir jātic, un tikai ticībā tu taisnībā dzīvos, un tā, un es tev saku programmēt uz to. Tas nav tas īstenībā, kā Dieva raksturs strādā. Dieva raksturs strādā ar mīlestību. Dieva raksturs zina, ko tu nevari vai vari. Un viņš ar tevi strādā, lai būtu rezultāts. Viņa vēlēšanās ir tevi paņemt, nevis atstumt. Saproti? Par to es runāju. Tas ir evaņģēlijs. Tā ir labā ziņa. Tas ir tas, par kā mēs ticam. Tas ir dzīvs Jēzus. Un tā ir garantija jūsu dzīvē. Viņa vēlēšanās ir tevi paņemt. Un iet ar tiem uzvar. Punkts.